sveicināti Latraps mācās 2. epizodē. Tēma par slāpekļa papildu mēslošanu pavasarī. Esam pie Elvis Lāsdiņa saimniecībā, kur mēs aprunāsimies, kā iet ar šo te slāpekļa mēslošanu. Viņš parādīs, kā to dara un kādus faktorus viņš ņem vērā. Iepriekšējā epizodē Elvis minēja, ka viņš skaita kviešiem stiebrus. Kā tas jādara, to viņš mums šodien parādīs. Ejam! Pienācis brīdis, kad ir jādod uz lauka. Jau šur tur traktori braukā, kāds kaisa, kāds vēl nekaisa un kāds jau ir nokaisījis. To var redzēt pēc tehnoloģiskajām sliedēm. Kopumā, Arti, kā tu redzi, kas patreiz notiek uz lauka, ir pirms lieldienu nedēļa. Kā tu vērtē, kas notiek tieši mēslošanas jomā? Kustība sākusies, un tagad tu iepriekš jau teici, ir, kas jau nokaisījuši pirmo kārtu, jo tomēr saimnieki plāno savus jaudas un arī darbus, jā, līdz ar to arī, ka teikt, viņiem ir jāizdara daudz agrāk nekā, kā mēs te runājam, optimālajos apstākļos, tomēr ir lauksniecībai kompromisu jau uz ko pusi grozīties. Bet tāda aktivitāte patiesībā ļoti pakāpeniski šogad iesākās, jā, tas nozīmē, varbūt iespējas no mūsu podkāsta ir vai vienkārši tā kā aizdomāšanās vairāk bijusi, un es teiktu, ka kustība pakāpeniski aiziet, bet ne tāda ļoti aktīva, arī cik tagad runāts ar zemniekiem, domā šīs nedēļas beigās vai pagaidīt pat nākošo nedēļu. Kopumā mēs skatāmies, lauki paliek zaļi, kaut ir vēss, vai ne? Mēs runājam, ka pie 5 grādiem kaut kas varbūt tās knapi tu dzīvo, bet tomēr var redzēt, ka lauki paliek zaļi. Kā Elvis, vai tavi lauki paliek zaļi un kad tu esi gatavs braukt lauku un kad tu to plāno darīt? Pastāsti, kā tev iet šajā? Runājot par kviešiem, pilnīgi piekrītu. Manuprāt, pēc ziemas viņi iznāca, reti, kad viņi iznāk tik zaļi. Parasti viņi tādi brūni iznāk no mūsu ziemām. Un paliek arvien zaļāki un zaļāki. Iepriekš ierakstot epizodu runājām par šīm te vada analīzēm. Paņēmu, tur ir zems slāpekļa saturs, nitrāta saturs augsnē ir zems pēc visdažādākajiem priekšaugiem. Līdz ar to tas tā kā sliektos kaisīt varbūt ātrāk par labu tam. Esmu sagatavojis kartes diferencētās, līdz ar to gatavs noscīt esmu. Vēl palika pāris svarīgi mājasdarbi, kas ir tūtu kalibrēšana, kas ir tāds mājasdarbs numur 1, lai vispār kvalitatīvi uzsāktu šo te mēslošanu. Bet, kā jau minēju, ir pirms lieldienu nedēļa, brīvdienās solās 17 grādi. Visticamāk, kāpsim uz lauka, lai gan prognozes pēc tam varbūt nav tik labvēlīga, bet tur vēl var mainīties. Tu iepriekšējā sarunā mums stāstīja, ka tu esi viens no tas zemniekiem, kas laukus izvērtē pēc to stiebru skaita, ko mēs reti, kurš lauksaimnieks to dara. Un mēs, Latraps klausītāji un profesionāļi, labprāt gribētu redzēt, kā tu to dari. Vai tu šogad esi jau to darījis? Jā, es principā, lai sagatavotu šīs kartes, jau esmu veicis tādu pamata uzskaitu katrā šķirnē, bet, lai parādītu arī visiem pārējiem, droši dodamies uz lauku un paskaitīsim. Pēc ziemas kvieši iznāca tiešām labi, manuprāt. Līdz ar to liekas, ka tur potenciāls ir. Protams, labāks viņš izstāsta pēc laba priekšauga, varbūt maķenīt sliktāks pēc kviešiem. Un arī uzreiz var redzēt šo te stiebru atšķirību. Kvieši pēc kviešiem viņš ir mazāks. Stiebru skaits. Atkārtoties kviešos? Jā. Un tas liek arī, ir šis vairākas vadlīnijas. Viens ir tas, ka tu, teiksim, skaiti, otrs, tur pēc definīcijas var pieņemt, ka kvieši pēc kviešiem ir jāliek bišķi vairāk. Kaut arī pirmie sēti, bet viņi, tur nepatīk atkārtot sējumu. Bet rapsis tur vēl laiks rādīs, kas tur būs. Esam uz lauka, ziemas kvieši. Uz acis skatoties nav tik biezi, uzminēt, cik stiebri mēs tiešām to nevaram. Liekas, ka būtu jāmēslo gana daudz, bet to, cik stiebri sanākuši, to Elvis ar Arti jau skaitīs. Mēs skatīsimies, kā tas īstenībā jādara. Tas kaut kas jauns. Latviešu vidē zemnieks to īstenībā tā nepraktizē. Jā, mēs skatāmies. Jā, Elvis ir kviešu lauks, neteiksim, ka ideāli zaļš, bet tai pašā laikā uzminēt, cik stiebri nevaram. Parādi, kā tu to dari, kā tu skaiti stiebrus un vai viņus kā var atrast? Pastāsti. Pirmais mēs saprotam, ar kādu sējumašīnu mēs esam sējuši, respektīvi riņstarpi. Un lai tā skaitīšana nebūtu anormāli liela,
Šeit ir 15 centimetri, mēs dalām metru ar 15, sanāk 6,66. Tas būtu vienā līnijā jāskaita 6,66 metri, lai saprastu, cik ir vienā kvadrātmetrā stiebri. Tas ir milzīgs apjoms, dalām ar 20, tie ir 33 centimetri, kas nu jau ir reāli. Teiksim. Tas nozīmē 30 centimetrīga vadziņa mums ir vizuāli jāapskata vai jāizrauj ārā? Fiziski ir jārok ārā. Fiziski jārok ārā. Šis apjoms. Kurš tos rokas mērēs? Mums ir jāizrok. Es jau sasmērēju, nav problēmas. Palīdz, Helvis. Parādiet, kā var stiebru saskaitīt. Un jāskaita ir... Labs sniegs, ideāls laiks stiebru skaitīšanai. Nu, bet... Jāskaita ir 3 lapas. Šis ir ideāls piemērs. 1, 2 un 3. Reku ir blakus stiebrs, kam nav. Tas neiet, reku ir 1. Ja ir 3 lapas, nozīmē, tas ir pilnvērtīgs stiebrs. Jā, tas ir produktīvs. Produktīvs. 2, 3, 4, 5, 6. Tas no 1 grauds iesēties, patreiz iedevis 6 stiebrs, ja? Tā, 1, 2, 3, 4, 5. Jā, šeit ir 5. Kopumā par cerošanu, Arti, tavs viedoklis rudenī, cik vispār mums parasti sacerot, cik stiebrus izveido, jo bieži vien arī pavasarī mēdz stiebrot, kā ir? Nu, tas, kas atcerojas rudenī, tas ir produktīvi. Nu, jau var teikt daudz garantēt. ražīgāks nekā pavasarī, jā? Pavasara cerošana, jā, viņi bieži vien jau izdzen to sānu dzinumu, sevišķi to, ko mēs runājam par to samēslošanu, agro veicināt, jā. Bet viņš bieži vien neizveido normālu vārpu, jā. Tas ir tā kā parazīts veido atzalu, pēc tam zaļā masa, jā, un viņi beigās atmetās nost, jā. Vai vēl sliktāk nāk iekšā kombainā un to visu kvalitātes rādītājs bojā, jā. Graudi, jā, Sīki graudi, zaļi un vēl visādi tur nepatīkams, jā, tās padarīšanas. Tā kā tas, kas es atcerojas rudenī, tas arī ir viss pozitīvākais. Vērtē katru augu atsevišķi, ja tu redzi 3 stiebrus un 4 no viena, tas ir labi? Vai? Tas ir super. Super, jā. Aha. Pamatā, nu, ja tā pa Latviju, nu, tagad mums tā situācija uzlabojās, jā, bet gadus atpakaļ skatoties, kā mēs strādājam, nu, pusotrs cerošanas koeficients jau bija ļoti labs, jā, tāds vidējs, jā. Tagad jau mēs tēmējam uz 3, jā, nu, tā kā tādu, jā, un šeit arī 5, 6, jā, nu, tas ir ideāli, pie tā vēl šeit ir atkārtotie kvieši, jā. Tā kā, un ko es skatos, Elvis ir ļoti labi notrāpījis ēst dziļumu. Jā, nav ne pa dziļu, ne pa seklu. Un tas arī... Ko tas dod, ja ir pa dziļu, tad kas notiek? Mazāk cero? Jo dziļāk iesēm, jo mazāk cerošana. Okay. Un tie augi arī ir aiznīkuši, jo kamēr viņš izlien ārā no tiem 5, 6 centimetriem, jā, viņam tā enerģija visu jau tiek iztērēta. Un automātiski arī tur nav vairs tāds potenciāls. Jā. Par seklu arī galīgi nevar iesēt, tad var arī nepārzīmot. Jā. Tas sēklas aiziet bojā. Var, jā. Tā kā, tas, ko Elvis teica, 1 stiebrs, 3 lapas ir, jā. Tad ir rekuja blakus nākošais, arī 3 lapas, tas ir 2 jau, 3 dzinumi, 4 dzinumi, un rekur ir 5. dzinums jau, kas ir tiešām izveidojušies jau produktīvie. Jā. Tā kā tāds viņš no augšas izstās, ļoti labs, jā. Un plus vēl viņam iespējams arī, ka tagad pavasarī būs lēnāk tā attīstība, ka viņš vēl kādu produktīvo stiebru iedos, bet tas tāda laimes spēle vairāk ir. Jā. Un tad... Plus mīnus man sanāca 70, plus vēl Artim, bet, nu, teiksim, stabili, ka tur ir kļūda. Nu, ir kļūdas koeficients plus mīnus 10–15%. Tātad 70 stiebri šajās 33 centimetros reiz 20 tie 1400 stiebri. 19. Tas ir vairāk, kā ir vajadzīgs. 19. 1400 stiebri, tas ir no ražas struktūra elementiem, tas ir ļoti daudz. Tas ir ļoti daudz, jā. Tas nozīmē, ka jaunus stiebrus mums tā kā ar mēslošanu nevajadzētu stimulēt, lai augs veido vēl, vai ne? Jā, jā. Nu, principā šeit nevajadzētu mēslot, bet skaidrs, es pats pārlaust sevi nemēslot vispār nē. Te varbūt ir fiziski 100 kg sulfāts un lai viņš sāk stiebrot, un tad jau runāsim par ražu stimulēšanu. Galvenais, ka vizuāli jau no malas tas lauks neizskatās. Viņš neizskatās, tieši tā, viņš neizskatās. Tagad uzkāp, jā, nu, es domāju, ka viņš tur blakus lauku cerošanas zina, nu, tad ziņā noteikti, ka būs ļoti līdzvērtīgs, jā, kas ir smukāks tur. Tad šis ir biezs lauks, 1400 stiebri, plus mīnus 100, mēs varam nekļūdīties, bet nav, ka tas daudz. Apskatīsimies lauku, kas ir vēl biezāks vai nedaudz plānāks? Biezāks, šis principā ir plānākais lauks saimniecībā šeit. Cik
1200 stiebri, tas ir, manuprāt, stipri par daudz. 800, cik būtu tas optimums, cik mums vajadzētu? Izsēti ir 450 augi, manuprāt, šajā laukā. Tas ir vidēji. Ja tas ir tas, ko Artis saka. Tas vidējais koeficients principā ir 3. Tā arī vidēji būs. Bet, protams, šis nav super korekti. Mums būtu jāskaita vairākās vietās vienā laukā, šajā šķirnē, teiksim. Cik tu iesaki vietās skaitīt lauku, kā tu parasti dari? Apdrošināšanā mūsu šis te uzskaites lielums ir 5 hektāri. Ir viena uzskaita. Tā tad, ja ir 30 hektārīgs lauks, 6 vietas vajadzētu. Pa diagonāli, droši neskaitam malas, neskaitam jā, protams, ieejam laukā iekšā, jā, viennozīmīgi. Un to jau uz aci var redzēt. Ir biezāka vieta, ir plānāka. Teiksim, tās divas var salīdzināt. Protams, ir satelīta tehnoloģijas. Tur no augšas redzi, kur ir bijis rudenī biezāks, kur plānāks. Tos var varbūt divās vietās saskaitīt un izdalīt ar 2 un iegūt vidējo. Ir daudz dažādu variantu. Otrs var arī, tu jau savus laukus apmēram jau zini to vienmērību, kāda viņam ir. Tad jau pēc tā arī tu vari atrast tās, kaut kādu vietu, atskaites punktu, vadīties uz to. 17, jā. 17. Tad 17 ir interpa attālums, tad 100 dalam ar 17. Nav nejausmas. Iegūstam, ņemam palīgā kalkulators, 100 dalam ar 17 ir 5,85 metri, 88 centimetri būtu jāizskaita iegūt kvadrātmetru. Mēs dalīsim ar 20. Jā, 30 apaļi tie ir. 30 apaļos centimetros saskaitām stiebru skaitu. Teiksim tāda vidēji. Nesmērēšu rokas, protams. Vidēji vieta. Man ir netīrs, vai Elim arī ir, tā kā mēs to varam bez problēmām sadarīties. No tejienes, iztrieni. Šie augi vizuāli lielākam lapām, bet vai stiebri ir tikpat daudz? Te ir klasiskais 3. Te ir arī 3. Pat viens augs, kur vispār nav cerošana gājus. Pat dziļi viņš pilni. Jā. Viņš nav izveidojis neko kā tikai vienu. Jā, viens dzinums bez cerošanas. 45. Jā, plus 21. 66. Reiz 20. 1000. 400 gandrīz. Kur ir atbildi? 1/1. Priekšaugs. Priekšaugs izskatās druknāks, citas šķirni iespējams, izskatās biezāks. Liekas, šis būtu mazāk jāmedl, tas vairāk, bet īstenībā... Tas, ko es novēroju, izteikti priekšaugs. Viņš iedod lielāku spēku, šis labais priekšaugs, un mēs vienkārši redzam, ka augi ir krietni lielāki. Viņš ir krietni lielāks. Ir spēcīgāk šie stiebri. Jautājums, vai tie ir vājāki ar visām 3 lapām? Grūti spriest, to redzēsim rudenī. Kā tu darīsi? Ja tev būtu šāds sēms un šāds, tu tam iepriekš skaitītājiem dotu nedaudz lielāku mēslojumu devu? Globāli es tā arī darīšu. Es tā arī darīšu. Tur es iešu, manuprāt, 45 es esmu ierēķinājis. Tūlīt pateikšu. Nē, summā 70. Tur es iešu tomēr 70. Vienā viegā, Jā, uzreiz, pavasarī. Jā. Jo, vidēji nav tie 1400, tur ir mazāk, un līdz ar to ir gribās piestimulēt. Auga attīstība jau arī, ja viņš ir tāds pusaizdīts, viņam arī vajag tā kā šitam var tā kā... Tā pašā brīdī šādā laukā, kas man arī ir, 21 kg tīrvielu aizmirstam. Ja tas savus laukus es apskatīju šogad, tad kāda ir tā diferencē? No cik līdz cik atkarībā no stiebra skaita tev vispār šogad tā kā tu plāno? Vidējais pirmais mēslojums man ir 35 kg laikam. Tas ir vidēji saimniecībā, bet... Vidēji tīrvielu, jā. Sākot no līdz cik kāda amplitūda ir maksimums? 21, 70. 21 ir 70, jā. Atkarībā. Jā, 21 tas ir skaidrs, tas ir sulfāts 100 kg. Jā, tas pēc rāpša, pēc pulpām jā, vai labā laukā. Tieši tā. Droši vien, kur atkārtot saimes, tur droši vien it kā, man liekas, vajadzētu vairāk. Tur dalās, jo ir vēl lauki, kas ir pa vidu starp šo un to. Okay. Un tur varbūt es eju ar 45, kas ir sulfāts plus vēl nedaudz nitrāts. Jā, okay. Jā, jo šādos pavasaros, kad ir
manuprāt, mēs 20. datumos saskanam lauku, tas ir agrs pavasars, un ja vēl viens šķirni, tad tā lielā ražas noteicošais būs otrā reize, ka tā noteiks to ražu, tagad mēs stiebra skaits ir, un tad tas spēks viss būs tajā otrā reizē, vai ne? Tā kā nav tā, ka ietaupīsim ļoti daudz, vienkārši mēs iespējams paliekam. Tas ir pareizā proporcija, sabalansēšana īsti. Jā. Nu, es gribētu teikt, ka rapsis ir šogad. Par kviešiem nav jautājumu, tur viss būs ok. Jautājums liels ir par rapsi. Jā, cik ko kā. To mēs varēsim kaut ko vairāk pēc lieldienām runāt.